domājot par nākošajām vēlēšanām, ministrs prezidents vairāk izšķīrās palikt pie tā kārdinājuma, pie tās milzīgās naudas, kas ir šobrīd aizņemta un pieejama. Šogad valdības rīcībai tuvu 4,1 miljardam eiro, kas ir aizņemts no valūtas fonda. Tie ir milzīgi skaitļi. Tas, protams, nenozīmē, ka tas ir domāts varbūt visus iztērēt, bet tāda nauda ir pieejama šobrīd. Valsts kasa ir pilna ar naudu un faktiski pildot tās saistības, zem kurām ir parakstījusies valdība attiecībā pret aizņēmējiem, netiek domāts ne par tautsaimniecības attīstību, netiek domāts par bezdarba apkarošanu, netiek domāts, kādā veidā normāli nofinansēt arī pārkārtojums, kas vajadzīgi izglītībā, veselībā un tā tālāk. Bet jebkura problēma, kas rodās, to, protams, ir iespējams aizlāpīt ar šo naudu, kas ir šobrīd pieejama aizņemt no valūtas fonda. Šīs dienās, protams, zemniekiem tas ir varbūt ļoti svarīgs, un es nešaubos, ka cilvēki būtu priecīgi, ja tas arī notikt. Valdības vienā sēdes laikā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atrod tādus skaitļus, kā 28 miljoni. Jūs saprotiet, es biju ministrs prezidents, mēs runājam no neparedzētiem gadījumiem 200 000, 800 000, miljonu varēja kaut kam atrast. Tādēļ, ka tā nauda bija pašu nauda, tā nebija aizņemta nauda. Tagad, nespējot pareizi sakārtot tautsaimniecībai kreditēšanu, nespējot atrast varbūt risinājums, kādā veidā kapitalizēt valstī piederošu banku, kaut vai hipotēku banku, tad vieglākais ceļš, kas tiek izdarīts, tiek vienkārši uz deficīta palielināšanas rēķina no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, jo sēju nevar paredzēt, tā nav paredzama lieta, tā gadās nejauši. Pēkšņi atnāk un te ir sēja, 28 miljonu vienu lēmumu. Tas ir tāds ļoti spilgts apliecinājums tam, kāds ir tas darba stils. Es saprotu zemniekus, kam, protams, ir ļoti svarīgi, un viņi būs priecīgi, ja tā nauda aizies līdz viņiem, un viņa ir vajadzīga sējai. Tā pašā laikā es vēl neesmu pārliecināts, ka viņi saņems. Tādēļ, ka savukārt šī nauda tādā veidā paņemta no budžeta tieši priekš sējas, faktiski ir jāsaskaņo atkal ar Briseli. Un vai Brisele to naudu iedos? Varbūt pēc 3 nedēļām vai 4 nedēļām tā sēja jau būs, paldies par to naudu, viņa vairs īsti nebūs vajadzīga.